Viszinātkārākos Talsu novada iedzīvotājus piektdienas vakarā varēja sastapt Agroresursu un ekonomikas institūta stendes pētniecības centrā, kur ik viens interesants ar dažādu uzdevumu palīdzību varēja iepazīt graudkopības nianses. Mācīt jauno paudzi, tas jau ir viens no svarīgākajām lietām. Zinātne jau ir svarīga lieta ikdienā. Mēģinām to burtiskāko, to, ko bērni var uztvert maksimāli vienkāršā valodā, un lai tā paliek kaut kas arī atmiņā. Viens no šī gada jaunumiem brauciens Piekabē, kur gids apmeklētājiem izstāstīja visus interesējošos jautājumus. Viens no pirmajiem maršruta punktiem – kartupeļu pagrabs, kas nebūtu neatradās zem zemes kā ierasts. Veiksmīgāks variants ir tieši virs zemes, tāpēc, kad no mitruma mēs tiekam vaļā, no dažādiem pelējumiem, kas varbūt ir vairāk iekšā zemē. Zinātnieku naktis kalpo arī kā ēnu dienas, jo bērniem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas un to specifikas. Daudzpusīgāk ir iespējams tad apskatīties no visām pusēm, kas vispār notiek pasaulē un visapkārt. Lai uzzinātu visu kaut ko jaunu un kaut ko tādu, ko ikdienā nesanāk ieraudzīt ne skolā, ne ikdienas dzīvē. Vai šādi zinātnieku naktis vispār ir vērtīgas vai tādām ir jābūt? Jā, noteikti ir jābūt, lai parādītu bērniem, kas vispār saistībā ar zinātni, ka tas nav tikai kā stundas skolā, bet kā tas reāli dzīvē notiek. Tas ir veids, kā parādīt mūsu profesiju, nodarbošanos un ar tādu mērķi, ka varbūt bērni, kas ir atnākuši šeit, viņi saskata iespējas, ka varētu mācīties un apgūt mūsu profesiju un nākt strādāt pie mums. Mani bērni noteikti jau to visu jau zina, jau ir redzējuši, esam jau to visu izmēģinājuši. Vienīgais to, ko šajā laboratorijā daram un rādam, noteikti vēl būs jāparāda. Vairums cilvēku uz zinātnieku naktīm stendes pētniecības centrā ierodas atkārtoti, jo ik gadu komanda parūpējas par to, lai aktivitātes būtu gan izzinošanas, gan vēl neredzētas, gan arī pēc iespējas dažādākas. Pirms pasākuma vienmēr ir laba sajūta, jo zinām, ka būs interesanti, būs daudz cilvēku, būs aktīvs pasākums. Mēs katru gadu cenšamies parādīt kaut ko jaunu, jo tad, kad beidzās pasākums, mēs jau uzreiz sākam domāt, ko mēs rādīsim nākamajā gadā. Lai pārsteigtu, lai neatkārtotos, lai parādītu, ko mēs darām. Sadarbības ir veidojušās, arī uzņēmumi vēlās iesaistīties šādos pasākumos, jo tas ir izglītot jauno paudzi vienmēr ir interesanti. Niceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.